Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien manā video būs stāsts gan par šūšanu, gan par adīšanu, gan par rača dzeju. Un tā patīkam jums skatīšanos. Savos iepriekšējos video jau esmu stāstījusi, ka es ne tikai adu, bet arī šuļu, un arī šoreiz esmu sašuvusi šādus te divus gultasveļas komplektus. Vienā no saviem pēdējiem video rādīju spilvendrānas. Spilvendrānas toreiz bija šūts no kokvilnas satīna auduma. Tika toreiz sašūts 8 spilvendrānas. Spilvendrānas jau ir atradušas savus gulētājus. Un šoreiz gultasveļu es šuvu tieši sev, savai ģimenei. Un šis jau ir nevis kokvilnas satīnas audums, bet parastais 100% kokvilnas audums. Audumu pasūtīju vienā no internetu veikaliem, un man bija pasūtīti 10 metri audums baltā krāsā un 10 metri audums šāds te puķains. Tātad baltais audums bija 1,60 m plats, un šis te puķainais audums 2,20 m. Tātad platais kokvilnas audums. Tā, es mazliet nolikšu malā, savādāk grūti noturēt ir, un parādīšu tikai vienu komplektu. Tātad divi komplekti pilnīgi vienādi, un man jau sen bija tāds sapnis uzšūt segas pārvalkus, virspalagus tā pareizi jāsaka ir, uzšūt segas virspalagus baltā krāsā. Jā, var rasties tāds jautājums, baltā krāsa, tāda nepraktiska krāsa, bet tā taču ir gultasveļa. Tātad sašuvu divus virspalagus baltā krāsā. Kā jau teicu, auduma platums 1,60 m, virspalagu izmērs ir platums 1,50 m un garums 2 metri. Tātad domāts šai te klasiskajai tādai izmērs segai 1,50 m reiz 20 m. Tātad virspalags baltā krāsā un virspalagam aizdare ir apakšējā malā sasienamas lentītes. Tā, kā jums tagad pareizi parādīta. Tātad šādas te lentītes apakšējā daļā. Tātad apakšējā daļa nav pilnībā aizšūta, un pa vidu ir piešūtas šādas te lentītes, kuras, tad, kad sega ir iekšā, ielikt iekšā sega, tad lentītes apakšējā daļā vienkārši sasiena. Dažreiz es šuju šos te pārvalkus pogas šajā te apakšējā daļā, tātad pokcaurumi tiek veidoti un pogas piešūts. Šoreiz nolēmu šādas te sasienamas lentītes. Kā virspalags izskatās no kreisās puses, tūlīt parādīšu. Tātad sānu daļās audums ir sašūts. Sašūts ir ar apstrāde ir nevis ar overloku, bet ar šo te veļas vīli. Nu, tā nevar laikam redzēt. Tātad divas reizes audums tā kā tiek sašūts kopā, un tad no kreisās puses izveidojās tāda akurāta vīle. Nu, tas arī principā viss par šo te virspalagu. Jā, tātad divi šādi te virspalagi tika sašūti. 10 metri bija baltais audums, nedaudz vēl palika pāri audums, kaut kad arī sašūšu, varbūt kādu spilvendrānu baltā krāsā. Tātad divi šādi te pārvalki sašūti un divus palagus, palagi tātad no šī te raibā puķainā auduma. Auduma platums tātad 2,20 m un palaga izmērs man ir sanāca 2,10 m reiz 1,80 m. Tātad šāds te puķains audums, balts uz balta pamata, tādas zaļganīgas puķes, zaļganīgas, tādas lilīgas un zeltens šāds te audums. Tātad divi šādi palagi sašūti un divas spilvendrānas. Spilvendrānas ir izmērs 50 reiz 60 m. Šādas te divas spilvendrānas, un spilvendrānām aizdare ir šī te pārlokāmā mala. Tūlīt parādīšu, kā no kreisās puses izskatās. Tātad šāda te mala.
kreisajā pusē, jā. Šīs te malas, pārlokāmās malas garums ir 22 centimetri. Un spilvendrāna arī ir apstrādāta ar šo te veļas vīli, nevis ar overloku, tātad 2 reizes audums tiek šūts kopā. Un no kreisās puses spilvendrāna arī izskatās, viss izskatās ļoti akurāti. Nu, jā, tātad šādi 2 komplekti tiks sašūti. Jā, audums šis te platais arī, protams, palika vēl pār, tur vēl dažas spilvendrānas varēšu sašūt. Nu jā, tāds man bija sens tāds sapnis, personīgi savai ģimenei 2 šādus te komplektus, tā lai virspalaks ir baltā krāsā. Sen par to sapņoju un beidzot to arī izdarīju. Tā, tas par šūšanu viss, tagad par adīšanu. Un tagad parādīšu 3 gatavos darbus, 2 zeķu pārus un cepuri. Pirms kāda laiciņa mazmeita palūdza, lai es viņai noadu cepuri baltā krāsā ar austiņām. Manas cepuras ar austiņām izskatās šādas. Šis ir šāds tāds vienkāršs, pavisam vienkāršs adīšanas veids. Kā es adu šādas cepures? Tātad adu pāpli, noadu vajadzīgo garumu, un tad valciņus sadalu uz pusēm un sādu kopā augšējā daļā. Tātad šeit ir taisna daļa. Malas sanāk, bet tad, kad cepuri uzaug, tad cepuri šādu te formu pieņem. Tātad šo te cepuri es adīju no dzijas. Šāda te dzija. Nelasīšu, lai nešokētu ar savām angļu valodas zināšanām. Jums tagad otrādi rāda. Es parādīšu, uzrakstīšu dzijas nosaukumu. Tātad dzija šeit 50 gramīgās ficītēs, un dzijas sastāvs ir 75% akrils, 25% alpaka. Tātad 50 gramos ir 175 metri, un krāsa šai te baltajam tonim ir, ļoti tik maziem cipariņiem rakstīts, 56, 807. Šāda te dzija baltā krāsā. Nu, nedaudz ar šo cepuri nebija tā, kad visu laiku adīju, ja kā saka, nebija nekādas aizķeršanās, nē. Es vispirms nopirku veikalā 50 gramus dziju, biju pārliecināta, ka man cepurei pietiks. Tad, kad es sāku adīt cepuri vienā pavadienā, es sapratu, ka viņi par daudz tāda, tāds smalks adījums, ne tas, kas man bija vajadzīgs. Es sāku adīt 2 pavadienos, savienoju kopā un sapratu, ka cepuri līdz pusē bija nodīta, ka man pietrūks vienkārši dzijas. Un veikalā, diemžēl, šādas te dzijas krāsas vairāk nebija. Un nācās man jau dziju pasūtīt internetu veikalā. Pasūtot dzijas internetu veikalos, protams, ir jāmaksā arī par piegādi. Pasūtīt 50 gramīgu vienu ficīti arī nebija īsti prāta darbs, tāpēc es pasūtīju vēl 200 gramu zeķu dziju, kuru vēlāk parādīšu. Nu jā, un tad, kad saņēmu dziju, tad jau varēja cepuri turpināt adīt. Tātad šāda te cepure nodījās. Cepuri ir radīta izmēram, galas apkārtmēram 53–55. Cepuri vēl neesmu devusi mazmeitai, tikai šādi te izskatās uz manekena galvas. Tagad domāju, vai tikai viņai šī cepura nebūs par mazu. No šīs dzijas adīju pirmo reizi. Tātad dzija 2 pavadienos, 70 valciņi un atdatas 5,5. Tā manekenam apkārta mērs, galvas šim te manekenam apkārta mērs ir 53 centimetri. It kā vajadzīgais izmērs, bet manekens ir bez matiem. Mazmeitai gari kupli biezi mati. Un tagad neesmu īsti pārliecināta, jo viņa šī cepura nebūs par mazu. Ja būs par mazu, nāksies adīt otru. Tad visticamāk, nevis 70 valdziņu vietā uzmetīšu, bet 76 valdziņus. To es zināšu nākošu nedēļa, kad cepuri būs pie valkātājas, lai viņi pielaiko un pasaka, vai vajadzēs adīt lielāku izmēru cepuri. Bet, tā izskatās cepure, tāds jauniešu variants, ļoti vienkārši radās, ātri radās. Un tāda cepura tika nodīta. Jā, šādu te modeli esmu adījusi arī iepriekš. Jā, atradīšu fotogrāfijas, parādīšu, kādas cepures vēl biju adījusi ar šīm te austiņām. Tā, tas par cepuri.
Un tagad par diviem gataviem zeķu pāriem, kā tad bez zeķēm. Tā tad ir nodījušies divi zeķu pāri, vīru lielie izmēri. Šis zeķu pārītis zaļais ir izmērama 45 un šis ir izmērs 43. Tātad vispirms nodīju zeķes zaļajā krāsā. Nu, šis bija 6. zeķu pāris, kur es adīju no šīs te zaļās dzijas, tātad divas dzijas savienoju kopā. Tie, kas skatās manas video jau kādu laiciņu, zina, kad es zeķis adu no savienojumā ar šo te klasisko zeķu dziju, savienojumā ar mūsu pašu Klipan saules dziju. Tātad uzadījās zeķis Nako Boko zaļā krāsā un šī te zaļā Klipan saules dzija. No šīs te zaļās dzijas tātad jau 6 zeķu pāri tika uzadīti. Adīju un dzija joprojām vēl ir, un šeit vēl paliks pāri, nezinu, kādiem 4 zeķu pāriem adīt. Tātad biju izadījusi gandrīz visu šo te zaļo Nako Boko dziju. Tātad nodīju vēl vienu 6. zeķu pāri 45. izmēru. Un tagad saprotu, kad ir beidzot jāizada šī te zaļā dzija visa līdz galam. Un esmu sākus adīt vēl vienu zeķu pāri. Šis ir viss, kas man ir palicis no šīs te zaļās Nako Boko dzijas. Tātad adu vēl vienu zeķu pārī, šis būs jau 38. izmērs. Nu jā, kā jau teicu, šis ir 6. zeķu pāris zaļā krāsā un šis 7. topa. Atklāt sakot, 7 zeķu pāri no vienas un tās pašas dzijas vienā un te pašā krāsā. Beigās, apnicis ir jau vadīt šo te zaļo krāsu, lai gan zaļo krāsu pirms tam nebija nekad adījuši zeķis no zaļās krāsas. Zeķis tiešām izskatās ļoti skaistas, šis te krāsu salikums, bet, adīt ir diezgan apnicīgi, 7 zeķu pāri, tas tomēr nav mazi. Bet, es sapratu, ja es neizadīšu uzreiz ar šo dzijas atlikumu, kas man ir palicis pāri, tad tā zaļā dzija, tā arī tā dzija kaut kur arī mētāsies visu laiku, tāpēc, kā saka, sev piespiedu sākt adīt šo te pēdējo 7. zeķu pāri. Tātad pirmais zeķu pāris zaļā krāsā un otrs zeķu pārītis ir šāds. Arī vienkrāsains zeķis tādā beišīgā krāsā ļoti, ļoti sen nebija adītas. Tātad šeit jau zeķis ir adītas no Jārknārta Forzas dzijas. Tātad šeit arī ir šis te klasiskais zeķu dzijas sastāvs. Tātad 100 gramos 420 metri un 75% vilna, 25% poliamīce. Un savienoju ar šādu te Klipan saules dziju, beišīgā krāsā. Šis ir tas rupjākais Klipan saules variants. Jā, zaļās zeķis es adīju adats numuru 3,5. Tad šīs zeķis jau tika adītas ar adatām numuru 4. Savienoju šādas te dzijas. Dziju toņi ir gandrīz vienādi un adījumā zeķītis izskatās šādi. Zeķis ir nodītas, notvaicētas, nav vēl mazgātas. Pēc mazgāšanās vilnas dzija, protams, paliks mīkstāka, parādīsies pūciņa. Bet, arī tagad zeķis izskatās tīri labi. Tātad man ir, atsumiet klip, paņemšu dziju. Tātad man pavisam 200 gramu šī te Forzas dzija. Tātad tik man palika pāri un šī te dzija arī vēl pāri palika, protams. Tātad šeit vēl es uzadīšu 2 zeķu pārus no šīs te dzijas. Viens zeķu pāris noteikti būs vēl 43. Otro tad skatīšos. Jo man šķiet, ka no vienas šīs te ficītes es kaut ko jau adīju. Šeit nav vienāds daudzums dzijas savās ficītēs. Tā kā, vienu zeķu pāri lielo izmēru, vēl 43. uzadīšu, un tad to pārējo skatīšos, kas man tur sanāks. Tātad šis, var teikt, būs jau nākošais process no šīs te dzijas, ko adīta. Un tātad vēl nedaudz par zeķiem. Tātad, kā jau es teicu, tad, kad
man vajadzēja pasūtīt vēl šo te dziju, balto dziju cepurēju, dēļ 50 gramiem, protams, maksāt šo te sūtīšanas maksu arī, īsti nebija pareizi, tāpēc es pasūtīju vēl 200 gramu zeķu dziju, lai gan pirms tam teicu, ka zeķu dziju pagaidām nepirkšu, bet, pasūtīju. Un tagad parādīšu, kādu dziju vēl es pasūtīju. Tātad tika pasūtīta vēl, pirku šādu te Nako Boho zeķu dziju, šādā te krāsā. Un šīs zeķes es jau adīšu savienojumā ar šādu te Klipanu saules dziju. Gaiši zilā krāsā dzija, šeit ir tāds tumšāks zils, bet es domāju, ka savienojumā abas šīs te dzijas izskatīsies ļoti, ļoti labi. Tagad ir atkal tas gadījums, tāpatās kā šīm te zaļajām zeķiem. Jā, no zaļās krāsas es nebiju adījusi zeķes līdz šim. Tagad es varu teikt to pašu par šo te dziju gaiši zilā krāsā. Arī neesmu nekad adījis no šādas te gaiši zilas dzijas. Šeit arī tagad 3 zeķu pāri jānovada būs. Es domāju, ka šī te gaiši zilā dzija, es vīru zeķēs kaut kā neredzu. Man vairāk tas tāds ļoti sīvišķīgs zeķis izskatīsies. Un iespējams, ka tās būs zeķis izmēram 39, 40. Jā, dzija skaisti ir, man patīk krāsu salikums. Jā, tātad šī te Nako Boho dzija, 75% vilni, 25 akrils, kāda metrāža šeit bija 400 gramos, 420 vai Nako Boho. Tā es nevaru atrast tagad metrāžu. Metrāža. Jā, atradu. Šeit metrāža ir nevis 420 metri, bet 400 metri 100 gramos. Nedaudz biezāk šī te Nako Boho dzija ir nekā Forsas dzija. Tātad, un krāsas numurs šis te zilais ir 87, 724. Šāda te dzītiņa. Un pie reizes vēl parādīšu vēl vienu Nako Boho dziju, kas ir diezgan līdzīga, manuprāt, šai te zilajai dzijai, tikai citās krāsās, šāda te bordo krāsas dzija. Es šo dziju jau vienā no saviem video rādīju, bet zeķes joprojām neesmu sākus adīt. Tā kā nākošās zeķes noteikti taps gan no šīs te zilās dzijas, gan no šīs te bordo krāsas dzijas. Un šīs te bordo krāsas dzija tiks savienota kopā ar šādu te Klipanu vilnas dziju. Arī domāju, ka izskatīsies labi. Šo krāsu jau es redzu vīru zeķēs, tā kā šis noteikti būs lielais izmērs, vai 43, 44, varbūt 45. Jā, es jau vienlaicīgi sāku stāstīt par saviem plāniem, bet jā. Tas laikam par zeķiem arī būs viss, un tālāk turpinājumā par manu adīto džemperi no Temu dzijas. Jā, es zinu, ka daudz sadītājs nelabprāt skaļi grib runāt par šo te dziju, kura ir pasūtīta pārdošanas platformā Temu, jo tas tāds lēts, it kā variants, tur kaut kur no Ķīnas nāk, ja kā tad es tur skaļi tagad stāstīšu, kad es no tādas dzijas sādu, bet, ko tur kautrēties. Tātad šo te dziju es pasūtīju Temu, pareizāk sakot, es dziju pat nepasūtīju, to saņēmu kā dāvanu, tur ir noteikti tie noteikumi jāizpilda Temu, ja kaut ko pasūt, un tad tur par brīvu var izvēlēties dāvanas. Un tātad man kā dāvana nāca 300 grami šī te Temu dzija, un otrs 300 gramus es pasūtīju klāte. Manuprāt, pilna cena par 600 gramiem dzijas vai nebija 11 eiro. Tā varētu būt, laikam, bija. Bet, jā, Tātad uzreiz var, protams, rasties arī jautājums, kas tad tā tur pa dziju, puskilograms, 600 gramu maksā 11 eiro, pie kam ņemot vērā, ja kāds dzijas sastāvs ir norādīts, tātad uz šīm te 50 gramīgajām ficītēm nav absolūti nekas norādīts, tāda, kā saka, plika balta etiķete ir tikai pār dzijai. Dzijas sastāvs ir norādīts uz šī te iepakojuma, un sastāvs ir šāds norādīts: 60% zīds, 30% vilna un 10% kašemirs. Man šī dzija pēc taustas atgādina kokvilnu ar viskozi. Es esmu adījusi no šādas te dzijas kokvilnu un viskozi, kur sastāvā, un šī dzija man tiešām to arī atgādina. Adīt ir ļoti, ļoti patīkami, dzija adījumā nav
ne asa, adīt man patīk ļoti no šīs te dzijas, jā. Tātad man pavisam 600 grami ir šāda te dzija, un uz doto brīdi mans džemperis izskatās šādi. Tātad džemperi es adu no augšas uz leju. Šis ir tāds paņēmiens, kuru es esmu atklājusi pati priekš sevis kā pašu ērtāko. Tātad ar vaļējo valdziņu paņēmienu uzmetam valdziņus un sākam adīt no vienu plecu, no otru plecu, pieaudzēju valdziņus kakla izgriezuma līnijai un tad jau vadu turp atpakaļ. Un man ir nodīta priekšpuse un mugurpuse apmēram līdz pusei un savienoju jau šos te valdziņus plecu daļā. Sādīju kopā abās pusēs, abas daļas, jā. Principā mēs varam džemperi vispār uzlaikot. Ko tu tur runā tik daudz? Laikojam un skatāmies. Tā. Kā es te izskatos? Kur man ir pleci? Tā. Šādi te džemperis, tā man apakšā šeit poga ir no blūzes un adījumā var redzēt. Tātad džemperis uz doto brīdi izskatās šādi. Tātad plecu daļas ir abas sādītas kopā. Šis būs šūtais izstrādājums. Tātad noadīšu mugurpusi, noadīšu priekšpusi un pēc tam sānu daļas sašūšu un tad adīšu piedurknis, jā. Tātad priekšpusē, šī ir priekšpuse, tātad, jā, esmu sākusi priekšpusē izadīju arī krūšu daļā iešuves. Šeit tagad starp citu, vai valdziņi, šeit starp citu ļoti labi var redzēt, kad ir radīts iešuves, jā. Pirms laikošanas, kad vēl nebija izadīts iešuves, jā, mans džemperis izskatījās šādi. Šī te daļa, kur krūšu daļa ir, jā, tika tāds tā kā pacēlās uz augšu. Tagad, kad ir izadīts iešuves, šī te līnija ir pilnīgi taisna, izskatās ļoti labi. Šeit nedaudz var redzēt ar šo te nepabeigto rindoku palīdzību, kad izadīju krūšu daļā iešuves. Līdz šai vietai džemperis ir notvaicēts, jā, es viņu nedaudz tā šo te rakstu, lai nebūtu tāds savilkts, ja es notvaicēju, nedaudz platāks izskatās, no šīs daļas iet jau tāds atkal savalkās adījums raksts. Bet, jā, uz doto brīdi tiešām esmu apmierināta. Jā, adu ar adatām numur 3, jo uz dzīves ficītēm nekur arī aprakstā nebija norādīta metrāža. Es vispirms biju noadījis paraudziņu ar adatām numur 3,5, tomēr nolēmu, ka adīšu tomēr ar 3, un tā patiesībā ir ļoti laba izvēle. Jā, ar adatām numur 3, protams, neadās tik ātri, kā gribētos, ņemot vērā arī to, ka man izmērs ir XXL, bet, top džemperis. Tātad es novilkšu laikam nost. Tātad mugurpusē man ir izadīti 100 grami dzijas ir izadīta. Tātad divas šīs te 50 gramīgās ficītes ir izadītas. Tagad ir jāpievieno nākošā un jāada atkal. Jā, es teicu, kad priekšpus un mugurpus tātad dadās atsevišķi sānu daļās sašūšu. Aizmirsu pateikt, kad es tagad pādīšu priekšpusi vēl, jā, šeit ir izadīts jau krūšu daļā šīs iešūs, vēl kādus centimetrus 10 pādīšu. Un tad sašūšu sānu daļu, cik tur būs nodīts, līdz rokriņķim, un tad adīšu piedurknes. Kāpēc es tā darīšu? Jo es gribu izadīt visu šo te dziju, bet tāpēc pa priekšu nodīšu piedurknes man vajadzīgo garumu un platu, un tad, kas man pāri paliks, tad tas tik garš arī džempers būs. Tātad, kā jau teicu, adu ar adatām numur 3, un raksts pavisam vienkārši 4 valdziņi labiski, 2 valdziņi kreiliski. Tātad mugurpuse arī ir notvaicēta, jā. Šis te adījums vairāk nav tik savilkts, jo adījums ļoti labi tur valdīti. Tā kā šeit bija 4 labiski, 2 kreiliski, ļoti savilkts tāds adījums bija. Pēc tvaicēšanas tā nedaudz tās rindas izlīdzinās.
Nu, redzēsim, kas būs, kad džemperi izmazgās. Lai gan tad, kad es paraudziņu mazgāju, nekas tāds nenotika, bet, nu, paraudziņš tā ir viena lieta, kad jau ir gatavs izstrādājums, nodīts, brīnumi visādi var būt, bet, nu, cerēsim to labāko. Nu, jā, tātad tāds man džemperis uz doto brīdi izskatās, kā jau es teicu, adīt ļoti viegli, dzija ļoti labi. Es noteikti sūtīšu vēl un adīšu, jā, neskatoties uz to, ka tā ir dzija no Temu, no Ķīnas, noteikti adīšu vēl. Jā, tātad šis te raksts 4 valdziņi labiski, 2 valdziņi kreiliski. Nu, pašās beigās, lai džemperis nebūtu tāds ļoti, ļoti vienkāršs, esmu nolēmusi tādus dekoratīvu elementu savam džemperim izadīta, bet izšūte. Kas tas būs? Tad, kad džemperim būs jau piedīta klāta kakla izgriežamam šī te apmalīte un nodītas piedurknes, tad gar apmalīti un gar piedurkņu galiem es izšūšu tādu, kā lai to pasaka, tādu baltu, tā kā tāda zigzag, tādu šuvi dekoratīvu no citas krāsas dzijas, vai nu tā būs balta vai tumši zila, nezinu. Tas tādu dekoratīvs tāds elements džemperim būs, jā, gar kakla izgriezumu, tāda zigzaga, apmēram 2-3 centimetri gariem tādiem dūrieniem izšūce. YouTube'ā es esmu vairākus džemperus redzējis adītāju sādā un pašās beigās izšuju, lai piedot adījumam tādu mazu rozīnīti, jā. Un es arī esmu šajā džemperī nolēmusi to darīt, bet tas jau būs pašās beigās. Tagad tikai vienkārši, jā, 4 valdziņi labiski un 2 valdziņi kreiliski. Nu, tāds šodien bija mans stāsts par adīšanu un savu video beigās vēl nedaudz ne par adīšanu un ne par šūšanu. Un tātad pašās beigās gribu pastāstīt par vienu pasākumu, kuru mēs pavisam nesen kopā ar vīru divatā apmeklējām. Tātad tas bija koncerts Guntaram Račam 60. Tātad Guntaram Račam šogad paliek 60 gadi un tiek rīkota liela koncerta tūre pa visām Latvijas pilsētām. Un šajos koncertos skanēja Guntara Rača un Raimonda Paula dziesmas. Nu, man pirmkārt bija liels pārsteigums, ka Guntaram Račam ir jau 60 gadi. Izrādās, es esmu tikai 1-2 gadus vecāka par viņu. Un šajos koncertos skanēs tikai Guntara Rača un Raimonda Paula dziesmas. Viņu sadarbība ir sākusies tālajos 90. gados. Un man par lielu pārsteigumu šo gadu laikā ir sarakstītas vairāk nekā 300 dziesmas. Guntara Rača vārdi, Raimonda Paula mūzika, 300 dziesmas, vairāk, jā. Nu, jā, skaitlis ir iespaidīgs, un šajā koncertā tātad skanēja dziesmas no pašiem 90. gadiem, pašas pirmās dziesmas dziedāja Dzeguzīte. Es domāju, ka šīs te dziesmas Anniņa Vanniņā un Lāci, ko tu krāci, es domāju, ka tās visas zina jaunākajai paudzei, tā varbūt ir bērnība, mums pieaugušajiem jau citas atmiņas ar šo te laiku saistās. Jā, skanēja bezgalīgi skaistās Raimonda Paula un Guntara Rača dziesmas. Jā, jums ir iespēja aiziet uz šiem koncertiem, vēl līdz gada beigām var paspēt. Jā, mēs braucām uz Siguldu, uz koncertu zāli Devons, un pēc koncerta varēja nopirkt Guntara Rača jaunāko dzejoļu krājumu, šādu te grāmatu. Tātad Guntars Račs, dzejoļi, grāmatas nosaukums Uzplaukte, grāmatu nopirku. Varēja, protams, arī Guntara Rača autogrāfus saņemt, ko es arī izdarīju, un grāmatā man tātad ir ierakstīti vārdi veltai, lai plaukstums zeļ, Guntars Račs. Nu, Guntara Rača dzeja, tas ir kaut kas īpašs. Tā ir tik vienkārša, bet pašā laikā tik saviļņojoša, ka tā ir vienkārši jālasa, jā. Jā, šajā jaunajā dzejoļu krājumā ir, es te izlasīšu, jā, kas ir aizmugurē rakstīts uz vāka, tātad grāmata ir pēdējo gadu aizraušanās auglis, kopš mūsu ģimene iekop paši savu dārzu, esmu kļuvusi par brīvā laika dārznieku un atklājis sev jaunu pasauli. To saka Guntars Račs. Tātad grāmatā ir, katrā lapspusē ir kāda auga ilustrācija un dzejolis veltīts šim augam.
Un šīs te ilustrācijas Guntars Račs savā dzejoļu krājumā ir izmantojis, kā ilustrācijas ir izmantojis izcilā franču botāniskā mākslinieka darbus Pierre Josefa Redouté zīmējumu izmantot. Ja? Pie kam šis te franču mākslinieks ir dzimis 1759. gadā, miris 1840. gadā, un tātad katrā lapas pusē ir šis te franču mākslinieka zīmējums, un Guntars Račs ir dzeju sarakstījis katram šim te augam. Nu, es domāju, ka video varam noslēgt ar vienu Guntara Rača dzejoli. Es vienkārši atvēršu vienu lapas pusi un paskatīsimies, kas tad tur par augu ir attēlots un kāds dzejolis ir veltīts šim augam. Tātad smilga. Tātad šāda melnbalts zīmējums, un ko tad Guntars Račs saka par smilgu. Dzejoļa nosaukums ir Zelta smilgas, sarakstīts 12. aprīlī. Viss, ko vēlies, ir tev apkārt, krasta smiltīs vējiņš dzied. Dzīvu smilgu zelta skarās, silta, balta saule riete. Tā ir bijis, būs un paliks, arī tur, kur trauksies rīt. Viss, ko vēlies, būs tev apkārt, mācies gribēt, ieraudzīt. Nu, ar to arī šodien mans video ir beidzies. Paldies, jau noskatījāties, un tiekamies jau kādu citu reizi.